Mums arī kolēģi līdzās. Paldies mūziķiem. Reinis kaut kur pazudis gan. Reinis pārbauda savas riepas. Manas. Jā, ļoti iespējams. Viņš noteikti apsteigā, kuriem ir, kuriem nav. Un reiz es viņam teicu, lai paņem mans atslēdziņus un nomainās riepas sabijos no tavas prognozes. Laikapstākļi. Jā, katrā gadījumā ir jāmaina ziemas riepas, jo ir sevišķi šovakar valsts austrumos, galvenokārt Latgalē un Vidzemes austrumos ir gaidāms sniegs 3 līdz 5 centimetri, būs snikšana un sliktāka redzamība. Tāpat uz autoceļiem var veidoties atpledojums un kopumā naktis kļūst arvien dzestrākas un ne tikai valsts austrumos, bet arī valsts vidienē un arī Kurzemes vidienē ir jārēķinās, ka tā situācija var ļoti strauji mainīties. Turklāt šodien arī visas dienas garumā daudz viet ir gaidāms lietus, bet viena labā ziņa ir, ko es arī ceru, ka piepildīsies, kur pēcpusdienā tās debesis skaidrosies un līdzīgi kā Reinis pakāpeniski iznāk, ienāk ētrā. Taisnām kājām vai ne? Lai nepaslīdētu. Man likās, ka tu kārtīgi pazinās tās riepas domāju. Nē, es vairāk domāju, kā jāstaigā pa, kas slītēns ir nedaudz tādā bišķis priekš, tādā lācītī. Ilzi ļoti labi mākajā satiekt kādā lielveikalā. Kādreiz nofilmē, parāda kādā moderācijā, kā Ilzi rādīja. Labi. Ja? Nē, viņa dzīvē jau var iemācīt. Var. Jo droši nekautrēties, viņa nav tik dusmīga. Vajag ar nojām iedurt, vai ar papēžiem, zin kā Ilze? Nē, Ilze. Es domāju, Ilzei nevajag dot. Mūsu nojošanas instruktori. Ilze skudram pārējie šorīt atvadās no jums, lai jums skaista ceturtdiena. Skaistības ceturtdienu, jā. Visu labi. Atā.